Saeima ir uzbūvēta, no kā Saeima sastāv, kā Saeima strādā. Tad mēs iesim apskatīties plenārsēžu zāli. Tad mēs pēc tam taisīsim kopīgo bildu uz Saeimas lielajām trepēm. Tad ap to brīdi jau būs 12. Var arī jautāt pie pirmās izdevības. Šobrīd droši vien, ka nezinu, atcerās kājas. Tas, jo vienai daļai iznāk skatīties uz aizmuguri. Šī te ir portretu galerija. Mēs redzam, ka visas melnbaltās bildes tās ir tās, kas ir tie priekšsēdētāji, kas ir bijuši pirms kara. Visi krāsainie foto ir to priekšsēdētāju attēli, kas ir bijuši jau Latvijas, teiksim tā, otrās neatkarības, ir pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Saeimas priekšsēdētāji. Tad, kad es esmu būs Saeimas priekšsēdētājs, man bildi karāsies akurāt šeit, tā kā visa ārsta atkal uzskata tā kā vienā strīpā sakarā. Lūk, tagad mēs droši vien, ka varētu celties un iet apskatīt, pilnīgi noteikti labi pazīstams. Tas ir Latvijas valsts karogs, un šis savukārt ir Saeimas priekšsēdētāja karogs. Pēc būtības tas ir standarts, un tādi ir tikai trim valsts augstākajām amatpersonām, valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājiem un ministra prezidentam. Un labākais, ko es esmu dzirdējis, bija viens tāds puisis atnācis, kurš tā apskatījās, un teica, te gan taču ir tik daudz vietas, un teica, ka tur uzlikt basketbolu grozu, tad varētu bumbu mētāt. Tā. Jo viņš jau vicinās ar rokam, jā, ir zūdas liela diriģenta talants. Bet zini, kas tad ir man? Es domāju tā, ka es skatīšu uz ekrānā, liekam šitā. Un pēc tam man to rādām tikai vajag. Parādu, jā, visus viņi. Uzliet šitajā, tāpēc, ka... Jā. Nu, ko, pulkstens ir gandrīz jau 15 pār 11, cik mēs esam saprotas diezgan limitētu laikā, varbūt tās, ka sāksim. Es sveicu visus ēnu dalībniekus Saeimas sarkanajā zālē, kas, manuprāt, ir viena no skaistākajām Saeimas zālēm. Es tiešām esmu priecīgs par to, ka arī šogad par Saeimu ir izrādīta tik liela interese, un ka ēnas ir aptuveni 100, cik ir precīzi. Es domāju, ka to dienas beigās sabiedrisko attiecību birojas būs saskaitījis, bet, kā zināms, galvenais jau nav skaits. Galvenais ir tas, ka es domāju, ka šī diena būs vienlīdz interesanti un vienlīdz noderīgi gan ēnām, gan tiem, kuri tiek ēnoti. Aināk, šeit vieta prezidentam. Viņš esam stāvējuši tālāk. Ospā, es domāju, kur salikt šo cilvēku. Droši. Man strikts ir iestot. Nesēdēs mums. Šitā te jau tagad slīmi. Bet katrā ziņā man balss diezgan skaļi. Es mēģināšu. Jā. Kārtību, kāda Saeimā parasti ir noteikti Saeimas ekskursijā par to, kas šeit notiek un kā notiek. Šobrīd ekrāni lielie ir nocisuši. Ja zālē izceļās troksnis, tad apkārt nav piesatieni vienkārši tiek pievērsta deputātu uzmanību, ka šajā brīdī savstarpējās diskusijas ir varbūt mazliet par skaļu. Tur viņam vajag aiziet kaut kur, nezinu, atvēsināties. Turam tēli.